Mēs, Alise, Jurģis un Matīs, 6 mēnešos apceļojām 11 Latīņamerikas valstis, veicot 12,000 kilometrus un pavadot 460 stundas autobusos. Visu šo laiku dokumentējām savus piedzīvojumus, un tagad 7 sērijās piedāvājam tos apskatīt arī jums. Šī ir 6. sērija, kurā ceļojam pa Argentīnu. Lielais skrējiens beidzies šodien. Mēs esam pusotrā nedēļā pārskrējuši pāri trešdaļai no otra lielākā pasaules kontinenta. Šausmīgi daudz stundas pusā, bet tagad esam atdūrušies Bariločē, Argentīnas vidienē, pašā Patagonijas sākumā, lielu sniegainu kalnu pakājē. Un vēl vairāk uz dienvidiem, tur, man liekas, mēs satiksim kapteini Grantu. Tam es ticu kopš bērnības. Uzreiz skrienam pārbaudīt, vai var copēt un iet kalnu pārgājienos. Visur vēl sniegs esam. Nezinu, mēs par esam iet kaut slēpot. Var visur, jā, bet var tikai vienu zivi dienā paturēt. Līdz to mēs neko paēst no tā nevarēsim. Labi, ejam tālāk uz to kalnoskāpēju klubu. Tur viņi pateiks, vai mēs drīkstam iet kalnos. Labi jauni, un noskaidrojām, ka ne visur ir sniegs, ka mēs šur tur varam aiziet. Kā izskatās, ka mēs netiksim pāri tur vienai kalnu pārējai, bet tas nekas. Latvieši jau spītīgi, mēs vēl domājam, ka varbūt tomēr tiksim pāri. Izmetām un beigās apmaldījām. Mēs vispār esam apakaļ, tur sākām stulbums. Labi, ejam lejā. Kalna dievs beigās uz mums sadusmā sāka purināt uz galvas. Šausmīgi sals, tad mēs vēl ceļgalu pa ceļam sastījām. Tā arī ir pieredze, kas arī jāpieredz. Un pēc tam, ka ielien siltā dušā, tad es saprotu, kāpēc vērts dzīvot. Liekas, ka celtāpus nebrauks. Nebrauks, domā? Domāju, ka viņš ieraudzīja tevi, un viņš nebrauks. Ja tu esi pārāk slapja. Jā, tā būs. Te kaut kas. Jā! Sarkanā cerība. Paskaties, kā Labi. Ko viņš tagad vēl gaida? Gaida, kamēr viņam pilns autobus. Viņš laikāties, viņš pagaidīs 5 minūtes nakties. Labais. Nokāpuši lejā, ejam nogaršot slaveno Bariločes šokolādi. Šī ir pirmā vieta Dienvidamerikā, kur kakao pupiņas nevis eksportē uz Lielo Ameriku, bet izmanto taisot ļoti garšīgu šokolādi. Te vairāk šokolādes, mazāk varītāk krēs. No urbānās Bariločes braucam uz mazu ciematiņu El Bolsona Andu ielajā, kuru pirms daudziem gadiem izveidojuši hipiji, un arī tagad tur parastie darba ļaudis ir mazākumā. Nakšņojam hipija Augustīna hotelītī. Peace and love for everybody. Yeah, it's still a hippie community. That's very nice. We are the first hippies in Bolsona. Yeah, okay, thank you. Turpmākās dienas plānojam pa hipiju modei. Staigāsim pa ciematu, pakāpsimies kalnos, dzersim alu. Cik dienas paliksim, nezinām. Latvijai dzimšanas diena, jā, tas cūka ar zirņiem. Ir jādzer virsū hipiju alas vai paši. El Bolsona esot pasaulē garšīgākais saldējums. Tā arī ir. Aha, tad ņemam tādu.
Hipiju tirdziņā satiekam kādu dziedātāju, kas beidzot netaisa pārsteigtu seju, kad sakām, no kurienes esam. We've been researching information about the very early human tribe and lots of words from Lithuania, Lithuania, Estonia, Finlandia are the same like in the language before glaciation. Wow. So we are interested in all the culture there. Nice that someone knows our country. Well, It's so little that usually people Yes. don't. Even in borders, we have to wait for 1 hour for them to find this country. the country, I can't believe. They didn't know it exists. Yeah, they didn't know. They didn't even know it existed. All of them have Lithuania in the list, but none of them have Lithuania. No. No, none of them. So... Nopērkam sev argentīniešu tējas matē trauciņu. Tēja ir viegli uzmundrinoša, un šeit to dzer visi un visur. Pēcpusdienā runājamies ar Augustīnu. Around the 80s, we was travelers, éramos viajeros. We was traveling Machu Picchu, Peru, Chile, Colombia, Brazil, Ecuador, river, jungle, and in the moment we had 3 childs. But in the moment, that 3 childs need school and need other people like them to grow together. We come here, and here we find that people, people for us and people for them, to make it things together. We need a place with market because we was handcrafters. Yeah. Here was not market, but we made it. Well, this is our history. We had here another 3 childs in the house where you are living now. Later we made the other house, and this house stay for our friends who comes to visit us, like now. Travelers from the world. This is like the real Casa del Viajero, that little one. A ver. Mira, acá está caliente. Otrajā dienā laižam uz copi. Esmu nopircis licenci 1 dienai un 3 forelēm. Dārga pēc suņa, bet par skatiem vien ir vērts maksāt. Vīzuli, diemžēl, knibina tikai sīks forelīts, toties tas kārtīgi ieķers akmeņos pretējā upes krastā. Nākamajā dienā dodamies 3 dienu kalnu pārgājienā. Šeit maršrutu starpposmos atrodams mājiņas, kurās ceļotāji pa lētu naudu var pārnakšņot un nopirkt saimnieku brūvēto alu. Modernās inženierzinātnes trijums. Kaņona zeme, viss ir kaņona. Tur nāk kaut kāds, tur augšā vēl sniegs, un tur nāk upīts lejā. Kaut kas rakstīts. 6 stundas no šejienes līdz Los Lagitas. Esot jāiet mierīgi, jāatpūšās un jābauda. Labi, griežam.
Pirmā mājiņa ir brīnums skaistā vietā. Mēs maksājam tikai par alu un guļam zem klājas debesis. Otrās mājiņas saimnieks ir ļoti omulīgs vīrs, un pie viņa jau otro dienu dzīvo 3 spāņu kalnos kāpēji, kas arī izrādās jūras biologi. Kopīgas sarunu tēmas ir milzuma daudz, un par spīti valodas barjerai dziesmas un sarunas ilgst līdz nakts vidum. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pisa sobre la arena y pisa sobre la luna, si va pisando en la arena, pisando la luna. Bravissimo! Bravo! Bravo! Este va. Es otrā más. Krīze var būt arī kaut kā jauna sākums. Amerikas neatkarīgās kopienas izdod savu valūtu, meklē alternatīvus enerģijas avotus. Atbalsta indivīda, iniciatīvu un brīvību. Ceturtdien 8:30 vakarā LTV 7. Skaties, mēģinām, cik tev daudz ūdeni. Šeit tik daudz vai vairāk vai mazāk? Šeit lietu kārtība ir tāda, ka mēs samaksājam par nakšņošanu un drīkstam izmantot arī virtuvi. Tie, kas slinkāki un bagātāki, ēdamo pērk šeit. Tas ir dārgs, jo piegāde notiek ar zirgu. Un gan zirgam, gan jātniekam ceļš no pilsētas līdz šejienei ir garš un bīstams. Por favor. Nav šita. Nu, kareku sarkanā zīme. Atpakaļ ceļu pa kalnu uz leju nolemjam veikt vienā dienā. Izdodas, bet tas prasa 12 stundas un beigās mēlis ir pār plecu. Kalnu paika. Galvenais viņam daudz cukuru. Lai var turpināt iet. Noplīt tuvāk dušās, tādā kalnas kļūst neizturēt. Šokart redzēs, kā es spīdēšu vakarā, kas nav garš. Jā. Ko tu tur verzīs kādi? Tik teiksim tāds tīklu lēmumu, ka neizsauc. Aizsaucās līķi. Spāņi bija šita palikuši. Pēdējā pieturvieta Argentīnā ir Puerto Madryn, no kurienes dosimies uz Valdes pussalu. Šeit mums pievienojas vācieta Klaudija, kur satiekam uz ielas un ātri vien sadraudzējamies. Kad es lasīju grāmatas bērnībā daudz par piedzīvojumiem, ceļojumiem, bija 3 sapņi. Gribējās aizbraukt uz Amazonu, redzēt, kā tur indiāņu čūskas dzīvo. Gribējās aizbraukt apstīties Andus. Un vienmēr gribējies redzēt vaļus. Vienmēr tik daudz leģendas stāstīts par to. Man vecais tēvs pētīja vaļus un rādīja bildes kādreiz bērnībā. Un tagad tie 2 jau piepildījās Amazonē. Pie Hektora bijām, pa kalniem pastaigājām. Tagad mēs esam Valdes pussalā pie Argentīnā, pie Atlantijas okeāna, kas ir viena no
lielākajām un svarīgākajām vaļu barošanās vietām vispār visā okeānā. Un šobrīd tas Nacionālais parks arī padarīts pieejams turistiem. Mēs kopā ar vācieti Klaudiju noīrējām mazu smieklīgu mašīnīti un braucam izpētīt. Sākumā brauksim vaļus skatīties, un tad vēl tur ir milzīgas roņu kolonijas. Sirds trīs tā kā bērnībā, kad pirmo reizi gāju makšķerēt. Cik mums vajag? 40, 460. Buenas. Por 4 personas y vehículo. Vispirms apstaigājam kantorus, kas piedāvā vaļu vērošanu. Beigās izvēlamies vienu laivu, kas brauks vakarā, un pirms tam apskatam ciematu un tuvējās roņu un pingvīnu kolonijas. Šie ir ziloņu roņi, lielākie roņi pasaulē. Pašā kolonijas centrā guļ patriarhs, galvenais tēviņš, kura miegu neviens neiedrošinās traucēt. Magellāna pingvīni cēli ignorē turistus, neskatoties uz to, ka mūs atdala tikai zem sētiņa. Šie ir brīnišķīgi dzīvnieki, un par spīti tam, ka esmu biologs, sāk likties, ka tie tūlīt sāks runāt. Stulbākais tāds pasaulē. Braucam skatīties vaļus. Tas būs saulrieta īpašais servis, tikai apmācies tā, ka nevar saprast, vai būs vispār saulrietas. Bet tāpat saviņojam. Šos vaļus sauc par dienvidu pareizajiem, jo laikos, kad vaļus medīja, tie nošauti nevis nogrima, bet peldēja pa virsu un bija pareizie, ko šaut. Man šis mirklis ir ļoti saviļņojošs. Aizmirstās gan lielā nauda, ko šeit iztērējām, gan laiva, kas pilna ar turistiem, kur izmisīgi fotografē. Es varētu uz šiem gigantiem skatīties vēl ilgus gadus.
Prombraukšanas rītā satiekam pasaules smieklīgāko dzīvnieku – bruņnesi, kurš nesaprotami maina virzienus, grab, klab, čīkst un ošņājās. Tālāk dodamies uz Patagonijas dienvidiem. Ciematā pie pašas Čīles robežas, tūlīt pēc izkāpšanas no busa, mūs notver Rauls, smieklīgākās pasaules viesnīcas īpašnieks. Viesnīca izskatās kā kosmosa kuģis. Rauls runā šausmīgi ātri un daudz, tad pajautā, vai gribam dzirdēt dzeju, un pēc pozitīvas atbildes suitu sievu stilā apdzejo apkārt notiekošo, pusstundu ilgstošā poēmā. Pavadām jautru nakti un nākamo dienu, dzerot tēju un dzejojot. ¿Pasaste bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? Sí, dormimos bien, muy bien. Es importante, es importante, es importante. Y era tarde ya, estaban asustados. ¿A dónde iban a ir a parar ayer? Ay, Dios, desesperado yo que vinieran para acá. Gracias. ¿Están filmando? ¿Están filmando? Señor, por favor, escribe ustedes su email. Ah, ¿cómo no? ¿Mi dirección, señor? Sí. N. N. Campín. Sí, Claro. sí, arroz. Gracias, señores. Gracias. Pero muchas gracias, Laižam uz Čīli. Tā ir tepat blakus, un Rauls saka, ka tur braucot daudz mašīnas, un mēs varot aizstapēt. Nekā nebija, mašīna praktiski nav. Pēc stundas stāvēšanas sākam satraukties, vai vispār tiksim galā, un autobus arī vairs neiet. Cerams, ka izdosies tikt uz Čīli, kur plānojam ieraudzīt neredzēt skaistus kalnu skatus, un tālāk atpakaļ uz Argentīnu, lai apskatītu vienu no pasaules brīnumiem, Perito Moreno ledāju, un izbaudītu valdzinošo Buenos Airesu.